Čau, Bela! Runāšu šodien par filmu La Dolce Vita. Mēs parunāsim par šo Fellini vienkārši šedefru, kas ir art house. Ko tas nozīmē? Tas nav tā, ka tu vienkārši paskaties kādu komēdiju, noskatījies, pabeidzi un aizgāji gulēt, un varbūt kādreiz tev ir kāds mems vai mems, uzrakstiet, kā ir pareizi. Un viss. Bet Arthouse liek jums aizdomāties. Pats Fellini teica par šo filmu, ka viņš grib, lai tas būtu tāds kā kaleidoskops. Bet tas, ja mēs zinām filmu 4 istabas, kur ir katrā istabā dažādi notikumi, tad šeit tomēr ir stāsts viens. Bet ir ar fragmentiem kaut kādiem no galvenā varoņa dzīves. Šeit ir galvenais varonis, kuram ir savs ceļš, kuram ir savs stāsts, viņš izdzīvo savu krīzi, un to mēs redzam šajā filmā. Galvenais varonis ir Marcello Rubini. Un interesanti ir tas, ka aktieris ir tas, kurš spēlē šo varoni, arī ir Marcello. Bet jau ar uzvārdu Strajani. Pats Fellini, kad meklēja, kas tad būs galvenais, kāds būs aktieris uz šo lomu, izvēlējās starp šo Marcello un tad jāpaskatās, kā sauc to aktieri. Tāds Ņūmans, Pols Ņūmans. Un viņš ir tāds amerikāņu vairāk skaistulis, kas varbūt neiederētos vairāk šajā sižetā. Es uzskatu, ka man liekas, ka Marcello patiešām šeit ļoti iederās. Viņš nebija slavens aktieris, bet ļoti simpātisks, tāds Alain Delons. Un smieklīgi ir tad, ka viņam filmā, bet kā toreiz filmē, kādu make-upu lika vizāžis, ka viņam ir tāds pieaudzētas, uzkrāsotas skropstas, bet tad tajā laikā darīja, tāda bija mode. Marcello filmā parādās lidojot uz helikopteru un transportējot Jēzus statuju. Un kamēr viņš lido uz viena no jumtiem ir sievietes, dāmas, viņas sauļojās, un viņas ko jūs tur vedat, kur jūs vedat šo statuju? Un uz ko Marcello atbild, iedot uzrakst savu telefonu numuru. Mēs uzreiz varam noprast, ka šis varonis, šim varotim ļoti patīk sievietes. Helikopterā lido ar viņa kolēģis, fotogrāfs, kuru viņš visu laiku sauc par paparāco. Viss filmas laikā ir paparāco. Man likās tā ir ļoti jocīgi. Kā tad tā, kāpēc tu savu kolēģi, varbūt ne draugu, bet tas ir tavs kolēģis, kāpēc viņu sauc par paparāco? Un tad es tā iedomājos, varbūt tas ir viņa uzvārds, tāpēc viņš tā sauc. Un izrādījās, pameklēja informāciju, un patiešām tas bija viņa uzvārds. Un redzot filmā ļoti daudz ainas, kur fotogrāfi tiešām ir kā tādas mušas, kas uzbrūk slavenībām, saviesīgai kaut kādai momentiem, vai brīžos, kad tur ir arī ar bērniem, tad tādas mušas, no kurām nevar tikt vaļā. Un patiešām pēc šīs filmas sāka saukt fotogrāfus no dzeltenās preses par paparācī daudzskaitlī. Tātad Marcello Rubini ir žurnālists, raksta par sabiedrībā notikumiem, par to saviesīgo sabiedrību, kurā valda greznība, skandāli, drāma, glamūrs. Tātad viņš par to visu raksta. Un viņš ir pats nepārtraukti iesaistīts tajā virpulī notikumu. Un viņa tā ikdiena ir tāda spraiga, te viņš intervē kādu slavenu aktrisi, tad viņš steidzas jau uz nākamo ballīti vai reportāžu. Viņš nav vienkārši novērotājs. Viņš ir daļa no tās dzīves. Taču jautājums pats galvenais, kas caurīja visu šo filmu, viņš vēlas šajā pasaulē palikt. Un filmas struktūra ir patiešām kā tāds kaleidoskops no dažādām scēnām. Katrs fragments ir kā loks, lai ieskatītos viņa dzīvē. Un
kur tad viņš atrodas un kādas ir viņa izvēles. Arvien skaidrāk ir mums zināms, kā viņš ir pazaudējies, ka viņam ir krīze. Un jautājums, uz kuru skatītājs cenšas atrast atbildi, vai viņam sanāks atrast vai izlasties no šī aburtā lokā, vai viņš atradīs to saldo dzīvi, iespējams pats neapzināti meklē. Viņš ir žurnālists, bet īstenībā mēs neredzam konkrēti viņa darbu. Pretstats filmā viens cits žurnālists, kas pēc kāda notikuma uzreiz ierakstā ar mikrofonu, viņam tāds pārnēsājama kastīte, viņš visu tur jau ierunā, jau dokumentē viss, kas ir noticis. Bet Marcello, viņš ir tur. Viņš it kā tāds novērotājs, viņš it kā, mēs viņu neredzam, ka viņš pierakstīt ar bloknotiņu kaut kas notiek. Tāda sajūta, ka viņš vienkārši tusējas. Vēl ir sajūta, ka viņš dara šo darbu un dara tas ir pēdiņās, lai tikai sevi nodarbinātu. Viņu parāda, ka te viņš ir kaut kādā ballītē, kaut kādā restorānā, bārā, it kā seko pēc kādām slavenībām. Bet mēs neredzam viņa to darbu tieši. Viņš vienkārši pamet ballīti ar kādu sievieti. Filmas laikā mēs arī uzzināsim, ka viņš raksta grāmatu. Viņš to atliek, viņš novērš, viņam neizdodas to izdot. Viņa paziņa, tāds inteliģents kungs, viņš izdeva grāmatu. Viņš izteicās tādā saviesīga intelektu klubiņā savās mājās, ka Marcello jau ir tikai divas kaislības – rakstniecība un žurnālistika. Bet es tam nevarētu piekrist, manuprāt, jāskatās arī to kontekstu, un tas ir par ko art house ir, kā mums skatītājiem liek domāt, liek aizdomāties vairāk, kāda tur īsti ir, vai tā ir taisnība, vai nav, ko ar to vēlējās pateikt. Manuprāt, ka tas bija kontekstā vairāk, viņš varbūt gribēja būt tā kā liekuļot, izdabāt, piepacelt viņa pašvērtējumu šo Marcello izsakoties šādi. Izskatās, kā Marcello žurnālistika nav kaislība, bet rakstniecība ir sāpe. Un tāda asketiskuma trūkums visā, ko viņš dara, tas ir strādāt, būt sistemātiskam, tas izpaužās visā, ko Marcello dara. Te mēs redzam Marcello eksistenciālo krīzi. Viņš jūt, ka viņš ir laimīgs, viņš izjūt tukšumu. Tagad it kā viņš dzīvo to dzīvi, kas ir nevērtīga, bet viņš grib kaut ko ļoti grandiozu. Fellini ļoti meistarīgi parāda šo, tā kā liek pretstatus, tā kā kontrastu vēlmēm un realitāti. Un es redzu Marcello kā tādu universālu simbolu tam, ka ko darīt, kā būt, ja šķietami ārējais tāds skaistums nesaskan ar to, ko patiesībā varbūt tu vēlies. Un tagad parunāsim par Marcello būtiskajām dzīves sastāvdaļām. Tā ir mīlestība un sievietes. Un šī tēma visu filmu caurvīja, un tā nav tikai tāda spēcīgs veids, kā attainot viņu. Katrai sievietei ir nozīme, katra sieviete ir dažāda, bet katra sieviete ir arī sava veida simbols. Pirmā sieviete ir Madelēna. Viņa ir tāda smalka, slaida, izsmalcināta sieviete. Viņu mēs redzam agrāk nekā viņa līgavu. Lai mēs varētu raksturot kā tādu depresijā mītošu sievieti, vēl varētu teikt, ka bagātie arī raud. Bagāta tēva meita, kurai visa šī saviesīgā jau dzīve, šis it kā la dolce vita, viss šis glamūrīgais, it kā baudīt dzīvi, kaut kādās ballītēs, restorānos, skaisti ģērbties, viņu tās vairāk neiepriecina, un viņu gārlaiko, un viņi grib bēgt no Romas vispār. Stāvoklis, ka viss ir ne tā. Un viņas tas iekšējais konflikts, viņas pārdzīvojumi ir par to, kā viņu
ja kāds vēlētos precēt, viņai bail, ka viņu vēlētos precēt nevis dēļ viņas, bet dēļ viņas naudas, kas viņai ir. Un tur bija interesanta frāze, ka viņa teica Marcello, ka tu zini, Marcello viņai teica, ka tu zini, tava lielākā problēma, ka tev ir nauda. Un viņa teica, un tava tas, ka tev viņas nav. Un te mēs esam līdzīgi. Un Marcello viņu redz vairāk kā tādu friends with benefits. Ir viena tāda epizode, kur šī Madalēna atzīstas viņa mīlestībā un burtiski uzreiz sāk skūpstīties ar citu vīrieti. Viņa ir tāda izvērtīga sieviete. Un viņas tā pārliecība ir tāda, ja mēs ar tevi apprecēsimies, tad tu mani sāksi ienīst jau pēc mēneša. Marcello iemīlas, bet šī mīlestība nav patstāvīga. Madalēna simbolizē naudu. Tas, ko viņš vēlas, un kā mēs tagad varētu teikt, old money. Un šī nauda viņu vilina. Nākamā sieviete ir Emma, kas ir viņa līgava. Emma ir pilnīgi pretstats Madalēnai, viņa ir emocionāli atkarīga sieviete no Marcello. Viņa nav nekāda izsmalcinātā dāma, viņa vēlas alkst pēc ģimenes dzīves. Un Emma vēlas būt Marcello atbalsts, centrs un mierinājums. Taču tieši tas ir traucēklis viņa attiecībās, jo viņa ir tāda apsēstība ar Marcello, un šī apsēstība jau ir arī kontrolējoša. Viņa rūpējas par viņu mātišķi. Un Marcello to pats ļoti labi apzinās, jo vienā brīdī viņš viņai saka, es negribu būt lietus slieka. Es negribu būt lietas slieka, un tas ir tas, ko viņa ar viņu padara. Viņš jūt, ka viņš zaudē šo vīrišķību un autonomiju ar viņu. Un atkal, kā Fellini attēlu, un tas ir, kā mēs skatītājs varam tikai fantazēt, vai tiešām tā tika domāts, kad Emma viņu brauc automašīnā, un Emma viņu baro ar banānu un 2 olām. Un tas, ko viņa izdara, viņa kastrē, viņa patiešām ir simboli. Viņa kastrē Marcello ar savu šo mātišķību kontroli, ar savu šo es visa tevī, es zinu, kā tev labāk, mīli mani, lūdzu, mīli, mīli. Un Emma simbolizē attiecības, kur mīlestība un apsēstība ir savījušies ļoti, ļoti cieši kopā. Vienlaikus gan pievelk, gan atgrūž. Te varētu tādu kā salīdzinājumu pateikt, ka tas ir tāds kā enkurs, kas it kā ir stabili, kas tevi nostabilizē, bet arī vēl neļauj tev kustēties uz priekšu. Un tas, ko Emma arī izdara. Un jau ar šīm 2 sievietēm mēs varam redzēt, kāda eksistenciālā krīze, kā ar ko tad viņš sastopas. Šo old money sievieti, bagāto sievieti viņš nevēlas. Viena, kas piedāvā viņam greznību, naudu, otra, kas sniedz mīlestību, gādību, bet neviena no viņām nesniedz to dzīves piepildījumu. Taču viņam nav drosmes aiziet no šīm attiecībām, tā kā atstāt viņu. Tur bija cita epizode automašīnā, kad viņi sastrīdās, viņam tādas itāļu kaislīgi strīdi notiek. Tad viņa saka, es kāpju ārā no mašīnas, tad viņš brauc viņai pakaļ, viņa iesēžas atpakaļ mašīnā, tad jau viņš vēlāk viņu izmet ārā no mašīnas, un viņš aizbrauc prom, viņa paliek uz ceļa. Bet pret rītu viņš atgriežas, un viņa stāv turpat uz ceļa, bet viņš atgriežas, un viņa iesēžas atpakaļ automašīnā. Un tas ir tāds, tas nav, mēs nevaram spriest par to, tas nav kāds abuzīvais cikls, tātad vardarbīgais cikls. Tas ir marķieris par līdzatkarīgām attiecībām. Gribi būt un negribu būt kopā, un tu nevari pāraut šo ciklu. Un trešā sieviete ir Silvija, iespējams spilgtākā sieviete Marcello dzīvē, kuru mēs tie kaleidoskopiski redzam Fellini filmā. Viņa ir Holivudas zvaigzne. Marcello viņai iemīlas. Silvija ir bērnišķīga, viegla, impulsīva, infantīla, tāda sieviete, kura vienā brīdī viņa kaut ko smejas, otrā brīdī viņa dusmojās, viņa tās emociju spektrs ir ārkārtīgi liels, un tādas sievietes bieži tieši vīriešiem ļoti patīk, ka viņas ir ļoti emocionāls, viņas ir ļoti dzīves, bet tieši
tas patiesībā arī šajā filmā atainojas, kā viņā pietrūks dziļuma. Iegrimusi nedaudz sevi ar tādu nelielu narcisismu, viņa zina, ka viņa ir laba. Bēg no savā vardarbīgā līgavaņa, vai tas ir viņas vīrs. Šajā filmā arī lieliski parādās, ka šādai sievietei viņa paliek arī attiecībās, kur beigās viņas tas vīrietis uzsit pļauku. Vīrietis tāds tevišķais, kas paskatās, kā, nu manējā tur kaut ko tur daudzās, kaut ko trako, nekas. Vienu brīdi es vēl viņai ļaušu, un vienā brīdī vajag viņai sadot, jāpasaka, klausies, viss tagad beidzam, robežas jau pārkāpēja mājās, nu ka mājās. Viņu, tātad Marcello valdzina viņā tas vieglums, kā viņa vienā brīdī kaķītis viņai tur uz galvas ir, tad viņa gaudo uz mēnesi, tad jau viņa pēkšņi ir strūklakā, skaistākajā scēnā, kas ir epizodē, kas ir šajā filmā, un laikam populārākajā. Un arī simboliski mums it kā neparāda, ka starp viņiem kaut kas ir bijis, bet it kā viņi ir tajā ūdens tvertnē, un tas arī varētu būt simboliski, ka kaut kas tomēr ir noticis. Kas tieši pietrūks Marcello, tas ir šis dzīves prieks, šī jautrība, šī emocionalitāte, tas, ko Silvija dod. Un viņš augsts būt daļa no šīs pasaules, bet viņš saprot, ka šī viņas visas dzīve ir ilūzija. Tātad Silvija ir gluži tāda nesasniedzama, pat tad, kad atkal tā pati strūklaka ir, ka tā ir visa kā ilūzija. Viņa ir spoža zvaigzne, viņa it kā ir šeit, bet īstenībā viņas nav. Silvija Marcello simbolizē brīvību un nepiepildīto sapni. Un līdzīgi kā Emma un Madalēna, Silviju viņu Marcello dēļ tā iegrims vēl lielākā tādā emocionālā hausā, kas viņai iekšā notiek. Un svarīgākā sieviete, būtiskākā vispār tādā sieviete, kuru bija ļoti maz šajā filmā, bet tā ir Paula. Un Paula iemiesoja tādu sievieti, viņa bija oficiante, iemieso ļoti tīru, patiesu, labu cilvēku, un viņa zināja, ko viņa vēlas. Viņa pat teica, es braukšu atpakaļ. Man šeit nepatīk. Es zinu, ko es gribu darīt. Tātad meitenei bija mērķi un vēlmes. Ir jauna. Viņa ir pilnībā atšķirīga no citām sievietēm. Vienlaicīgi ir ļoti vienkārša, bet viņa ir ļoti pārliecināta. Atšķirībā no citām sievietēm, un tieši tāpat arī no Marcello. Viņa nav sapinusies dzīvē par to, ko viņa vēl. Viņa nav pretrunu. Ir ideja, iemiesojums tam, kāds Marcello varētu būt, ja viņš pats atrastu skaidrību, kas viņš ir, ko viņš grib darīt, un atrast šo drosmi mainīties, jo tas ir arī būtisks moments. La Dolce Vita filmas pēdējās ainas ir patiesībā ļoti skumjas, kur mēs redzam Marcello kādā ballītē. Tātad šī sabiedrība ir pilnībā virspusīga. Un par sabiedrību nevarētu par eliti, kā viņi sevi varbūt varētu uzskatīt, un kā viņi arī parāda sevi pa dienu. Tas ir bars. Tas ir bars, kurš izklaidēs ļoti zemiski, izsmejot citus, kas neciena citus, kas var redzēt, kā balējas dēļ tā, ka viņi paši ir ļoti garlaikoti un nelaimīgi. Noslēgumā šī visa kompānija nonāk pie jūras, un tur ir izkalots kāds kaut kāda jūras zivs raja, tā bija varbūt. Un tā ir beigta, un viņi tur kaut ko ņirgājās par to, un šis dzīvnieks arī ir kā tāds simbols, tas ir tas, kas viņi ir. Un kur Marcello tagad atrodas. Un tajā brīdī viņš ierauga Paulu, kas viņam attālumā māja, kas viņam saka, nāc, es gribu ar tevi draudzēties, nāc. Un viņam uz vienas puses ir šī beigtā raja, vai palabojiet mani, kas tas, ja es saku nepareizi. Un ir Paula, tātad šī
patiesums, tīrība, nevainības simbols, ceļš, kurā ir mērķi, darbs. Un viņš izliekas, ka viņš nesaprot. Viņš it kā nesaprot, ko viņam saka, un viņš izdara izvēli. Viņam nav drosmes iet pie Paulas, un viņš aiziet ar šo bāru vienkārši tālāk ballēties. Un šī filma ir lielisks piemērs, vai lielisks vienkārši stāsts par to, kā virspusīgums var novest pie krīzes un pašiznīcināšanas. Un vēl tas ir stāsts par to, kā neizmantotas iespējas padara mūs tukšus, arī iznīcina mūs. Cik svarīgi ir atrast dzīves jēgu. Tātad sastapties ar šiem iekšējiem dēmoniem, pārdzīvojumiem un darīt kaut ko. Un citreiz cilvēks nav drosmīgs rīkoties, kā bija arī ar varoni, šo inteliģento kungu, kas bija Marcello draugs, uz kuru viņš pat skatījās tā no apakšas, kas viņam bija viņa tā autoritāte. Un viņam, ar kuru Marcello, atcerieties, tur bija aina, kur viņi tiekas tādā kā ģimenes pasākumā, arī saviesīgajā vidē, un viņiem ir tādi intelektuāli visi, un šim viņa draugam ir sieva, bērni, lieliska māja, viņam ir karjera, viņam ir sasniegumi, viņš ir izdevis grāmatu. Bet filmā jūtams tāds dzestrums, smeldze no šī varoņa drauga. Es piemirsu, man nav atzīmēts viņa uzvārds, vārds, vai Ņūmans, ne. Un man ir fantāzija, tā ir mana fantāzija, tāpēc tā ir art house, ka viņam kaut kas bija ar tiem viņa bērniem, un iespējams viņam bija kaut kādas demoniskas sajūtas pār kaut kādas jūtas pret saviem bērniem citādākas, un viņš arī it kā acīm redzamā viņam būtu jābūt laimēji. Viņam viss ir. Sociāli viņš ir veiksmīgs, viņam viss ir izdevies, bet viņš netiek galā ar kaut kādiem saviem iekšējiem pārdzīvēm, un viņš padara sev galu. Tā kā tā arī kādam ir izeja, kuru es, protams, nekādā gadījumā neatbalstu, bet filmā parāda, ka tu ar kaut ko netiec galā, tu atstāji visu kā ir un tu nerīkojies vai izdari vispār nepietuvojies. Šī filma noteikti ir skatāma vairākas reizes, un katru reizi jūs redzēsiet vēl kaut ko jaunu un liksiet savas kaut kādas projekcijas uz ainām, uz Marcello, uz katru sievieti. Un padalieties lūdzu savā komentārā tās, kuras ir noskatījušās filmu, kādu jums pēcgaršu vai vispār garšu filmas laikā ir radījusi šī filma. Un, ja neesat skatījušās, tad uzrakstiet savas pārdomas. Es vēl biju arī domājis par to, ka par šīm 4 sievietēm, cik arī interesanti ir, ka viņas ir 4 un kur var sasaukties iekšējā manas kaut kādas daļiņas ar katru no šīm. Jā, filmā ar nosaukumu La Dolce Vita liekas, tur jābūt kaut kādam tādam vieglam, baudam momentu dzīvi, bet jā, nevelti tas ir Fellini augstākā pilotāža. Manas Bellas. Šī analīze lūdzu uzspiediet laiku. Piesakojiet, ja jūs neesat piesakojuši, tas mani motivēs, protams, radīt saturu.